Šādi sākās 17. maijā Rīgā notiekošais Nordea Rīgas maratons. To rīkoja Nordea banka un Lielbritānijas vēstniecība Latvijā. Šogad maratonā bija iespēja piedalīties arī cilvēkiem ar invaliditāti. Distance, kas bija jāveic cilvēkiem ar visdažādākā veida invaliditāti, tika nodēvēta par vienotības kilometru. Tā sākums bija pie Prezidenta pils, bet beigas pie Mākslas muzeja. Vai esat gatavi? Kam? Skrējienam. Mierīgi. Protams, gatavi. Kilometrs. Kas tas kilometrs ir maz, būtu kādi 5, jo tā būtu kaut kāda doma. Kas tas kilometrs ir? Varbūt varat jau lielajā braukt. Nu, lielajā vēl ne, pirmā gadā vēl ne. Vienotības skrējiena rīkotāji nebija rēķinājušies ar tik lielu atsaucību. Skriet un būt kopā ar citiem ieradās cilvēki no visas Latvijas. Lai arī tikai kilometrs, dalībnieki finišā ieradās diezgan noguruši. Protams, mazāk noguruši bija tie, kas distanci veic nesteidzoties. Bet ne jau rezultāts maratonā ir galvenais. Ja katru dienu to nedara tik lielā ātrumā, tad ir piekļūs gan. Nākamgad kā atrosies? Ļoti labi. Varbūt bija tāds kļūst stratēģis. Bet bija vērts, jā? Es domāju, ka jā. Bija interesanti. Vēl jau nekas nav beidzies, te viss tikai sāksies. Labi, es jūs nemūtu. Man jau bija baigi labi, man tāds liels ilons stūmējs bija, es vispār maz piepolējos. Vairāk varēja rokas plātīt un maz mēdījām parādīt, ka mēs tādi esam, skrienam un veicam to kilometru. Kā vērtēšu to pasākumu? Vajag tādus, nevajag tādus? Es uzskatu, tomēr baigi pozitīvi, ļoti pozitīvi, ka izlaiž mūs pa priekšu, un tomēr pirmie ir pirmie, jā. Nevis nākošiem varbūt mazāk uzmanība, bet pirmais skrējiens, tas ir vienotības kilometrs, ļoti patīkami no organizētājas puses. Nākamgad vajadzētu, nākamgad arī droši vien skriet. Nu, nākamgad jau domā, ja viss izdosies, varbūt kāds pat tiem speciāliem sporterātiem, varbūt pat kāds var veikt puskilometru, pusmaratonu vai veselu maratonu, bet es smagi šaubos, bet varbūt, jā, vajag cerēt, ka ceru kopīgiem spēkiem viss izdosies. Nākošais Rīgas maratons jau pēc gada. Gaidīsim, vai Aigara prognozes piepildīsies, un cerēsim, ka arī nākošajā gadā cilvēki ar invaliditāti varēs skriet vienu maratonu ar tiem, kuriem invaliditātes nav. Tāls Bērziņš, Sergejs Medvedevs, Apērons video.